Skaistākās valdes. Viskaistākās valdes. Šitāds viņš bija. Tur ir zaļš. Tumšs. Bet rekurdzi, šitāds strīpas, tā kā viņš viss ir saplīsis. Caurumiņus pašus. No iekšpuses eļošu. Tad, kad viņas būs sasietas, lai pastītos, kā viņš tā kā, tas, ko Andris vakar teica, ka pilnīgi zaļas, tā kā sūt prom. Tā kā es viņas salieku kopā, tad es vēlreiz pastos skaņotāju un pastos, vai kaut kur kaut kas nav mainījies. Ja kaut kur kaut kas ir mainījies, tad tur varbūt jāpieregulē. Un tad ir forši, ka viņi vēl nav izēļoti. Jo, ja kaut kur kaut kas bišķīt, tā kā gribās bišķi zemāk, tad tur iepilina bišķītiņās līmi, lai tas caurumiņš paliek mazāks. Vai ja gribās bišķi uz augšu, tad bišķītiņās izslīpēs milšu papīra. Un tad pēdējais finišs pieskāriens. Izvēļot caurumiņus no iekšpuses, lai pavisam glauni. Daudz ietekmē, ja tur ir bišķītiņās kaut kāds eļļas piliens palicis uzreiz, tā skaņa aiziet uz leju. Tā kā ciedrs ar valriekstu galiem. Es tagad spēku tos kokus. Es skatos pēc iespējas kroplāko valriekstu, jo viņš ir kroplāks ar zariem un visu kaut ko, jo viņš ir skaistāks. Rekupasties, tā kā te tie trīsdimensionālai raksti. Ja tur nopēc vienkārši valriekstu, viņš vienkārši taisns šķiedru, nekas no tās spēles tur nenotiek, bet un man jau baigi labi, man jau tie kroplai gabali tur paliek, neviens jau nepērka to, ar ko ir ritīgi jānočikājās. Ja tu taisi to savu gaļas dēlīti, tad jau tu gribi, lai viņš ir tā kā smuks un taisns. Es prasīju, tā kā, kas pārsvarā pērk šitos kokus. Gaļas dēlīši. Cilvēki taisa no cēkokiem gaļas dēlīšus. Nav jau slikti un ir jau skaisti, bet tas koka potenciāls, ja viņš daudz skaistāks. Nepārdodās. Man pašam ļoti patīk, ka viņi strādā, ļoti patīk, kā izskatās, bet pārdodās tad, kad cilvēks viņu redz uz vietas, tā ar neiedeva līdzi. Un ļoti tā kā dziļš, trīsdimensionāls skaistums.
prīmā. Šitās arī skan ļoti labi. Nav riekstiņš. Otrs, ka viņam tās šķiedras tā iet, tad, kad tu viņu tikko tu noņem viņam kaut kādu skaidu nost, ja tev bija taisns koka gabals, viņš uzreiz uz kaut kurien aizšķiebjās. Un katru reizi viņš jātaisno, kas nozīmē, ka diezgan lielāks patēriņš ir uz vienu, lai uztaisītu. Bet skaistums neaprakstāms. Mazajā atstāju vienu sev un pagājušās porcijas. Un tagad ir viena, ko es pats spēlēju, ko es nepārdošu. Nekad nepārdošu. Saplīsis viņš. Iztīrīs austiņas. Tā, putnats, es tev solīju parādīju. Nolažojos, saprēzēju nepareizi, bet principā gribu uzpulēt, un tad viņš ir pilnīgi spīdīgs. Kā viņš var klopojās? Tas otrs tik viegli neiet.